Valsts galvenais treneris Aivis Barkovskis. Pirmais, Aivi, teikšu tev paldies par izcīnīto 5. vietu kopā ar Latvijas sieviešu izlasi, kur bija treneru korpusā. Tas man bija pārsteigums, pozitīvs pārsteigums. Es domāju, ne tikai man, bet daudziem Latvijas florbolā, tā kā jūs iet kopā ar meitenēm lieli malači un ar treneri. Otrs tad jāpajautā, kā tad šovadien gāja, kāds komentārs par spēli šodien? Paldies. Jā, emocijas ir noliktas pozitīvās malā, atgriežos mājās un ir daudz dažādas izmaiņas, kā redzam arī sastāvos. Un nebija laiks un nebija laika un visu sagramot un saprast, kas te notiek, kas ir noticis. Tāpēc laikam, varbūt ir tāds rezultāts. Esat varbūt pamanījuši, ka mums 2 līderi nespēlē. Kas ar viņiem turpmāk būs, arī nav ne jausmas, kas nedaudz apbēdina to visu procesu. Tā kā rezultāts ir, gribētu teikt, likumsakarīgs. Tāpēc tagad domāsim, ko darīsim tālāk. Jā, par tiem 2 līderiem, tad tas ir Dulba un Akmentiņš. Akmentiņš tas, kurš Ralfs, jo ir komandā vēl viens Akmentiņš, lai kādam nejūk. Un cik tad es esmu sapratis un cik esmu dzirdējis, tad viņi tagad trenējas kopā ar Valmieras komandu un visticamāk arī šī pāreja vai ir, tad būs uz Valmieru, vai tur ir kādas citas neskaidrības, vai nezinu, varbūt tās cik daudz vari par šo, tad varbūt atklājies. Ir tā, ka es pats... Tas viss notika tajā brīdī, kamēr tu biji projām Čehijā ar Latvijas dāmām? Es atbraucu, un viņi it kā vēl bija pirmspēdējo spēle ar mums, un man tikai pabrīdināja, kad ir tāda situācija, it kā izrunājām, kad... Viss kārtībā, čaļi, pabeidzam sezonu un nākamās sezonas droši var doties uz citu klubu. Galvenais, lai nav šādā situācijā, ka klubs ir tiešām kaut kur paklubs un grūtākajā brīdī tagad pamest pilnīgi visu čaļus. Tā kā nav ne jausmas, notiks tā pārēja, nenotiks tā pārēja. Beigās var pastāvēt iespēja, ka viņi nevienā klubā nespēlēs. Es pieļauju tā domu, ka tāda ir. Situācija radīsies, kad savstarpēji nevarēs vienoties par kaut ko, un tad beigās paliks bez kluba, jo ir bēdīgi. Tā situācija ir ļoti skumja, jo viņi ir pametuši komandu, un es dikti šaubos, ka tagad, ja viņi netiks uz Valmieru komandu, gribēs viņus atpakaļ komandā. Apmēram sapratu, bet par šo atgriešanos Zīle sezonas laikā vienreiz pameta komandu, bet tagad viņš ir atgriezies. Varbūt par viņu arī var kaut ko pastāstīt. Pāris spēles aizdīs Sāc komandā, jau ir atpakaļ atkal Bauskā. Jā, Zīle man uzrakstīja aizvakar, ja nemaldos, kad mums ir trešdien spēle, ka tāda un tāda situācija, ka tomēr varbūt nav sanācis kā iecerētais tajā Sāc komandā un prasīja, vai vispār tāda iespēja pastāv un vai viņu kāds gaidīt atpakaļ. Protams, kad ir jāņem. Mums tie spēlētāji tā jau nav daudz. Viņš jau gāja projām ar tādu domu, ka viņš tomēr strādā Ādažos un viņam tomēr tas ir tuvāk. Tas bija daudz saprotamāks nekā šie 2 gadījumi, Tāpēc es domāju, ka, protams, ir papildinājums un atpakaļ mums ir stabils tāds aizsargs. Jā, šodien atkal uz spēli ar 10 laukuma spēlētājiem. Viens jau no tiem satraumējās pirmajā trešdaļā. Pēc tam godam visu spēli nospēlēja, jo, teiksim tā, īsti jau nebija varianti. Pats Zīle satraumējās un arī puslips nospēlēja. Jā. Vai komandā, nezinu, varbūt tās ir vēl, neskaitot šos 2 kungus, jau kurus pieminējām, kuri vēlas pamest komandu, varbūt ir vēl kāds, kurš ir iepauzējis vai vēlas pamest, vai vienkārši pārējie ir apslimuši, traumēti. Kāda varbūt tā situācija? Situācija vispār ir gaužām bēdīga. Teikšu, kā ir tas, kur tu te jau pamanīji, ka pirmajā periodā satraumējās. Viņš jau aizvakar bija ap skruķiem. Viņš jau kaut kādas pāris spēles atpakaļ pamežģīja potību. Šeit pat? Jā, Es to spēli tieši nezināju, bet fakts kā tāds, ka man nolika faktu priekšā, ka viņš ir satraumējies, kamēr es esmu pasaules čempionātā. Viņu vienkārši interesantā veidā kaut kā dabūju uz kājām. Kaut ko viņš varbūt varēja mēģināt palīdzēt, bet, protams, par tādu komandu, ja tu neesi 100% gatavs, to nav 100% gatavi, ir grūti vispār kaut ko tādu izdarīt. Kas ir ar pārējiem? Pagaidām, paldies Dievam, neesmu neko dzirdējis. Sēdēsim, runāsim, būs sapulcs.
jāizrunā, jo ir tā sezona jāpabeidz. Mēs šādi attieksmi nekādīgi nevaram pabeigt sezonu, kad kāds ir apvainojies, kāds ir kaut kur, es nezinu, vienkārši grib uzmest komandu. Nezinu. Te ir ļoti daudz domas galvā, es jau pazudu, jau pats vispār, kur es atrodos. Man visvairāk nevis biedē, bet apbēdina tas, kad tiem jauniešiem Bauskā ir tā mentālā domāšana krietni savādāk nekā visās citos klubos. Viņi vienkārši, es nezinu, viņi jau iet uz spēli nevis uzvarēt, bet jau ar cerību, kad atkal zaudēs. Un tas ir tas pats, kas arī spēle pret Lekringu. Pie -3 es čaļiem saku tikai 3 momenti, 3 veiksmīgi momenti mēs esam atpakaļ spēlē. Viņi negrib kaut kādā savā veidā noticēt sev, un 45 sekundēs 2 goli jau varēja iekrist. Nākamā nomaiņa vēl viens 100% izdevība. Tā kā tie jau ir 3 goli, un mēs esam atpakaļ spēlē, bet viņi kaut kādā veidā nenotic sev. Un tur ir daudz jāstrādā, tur ir jāmaina pilnīgi viss. No nulles. Jā, pirms spēles minēja to, ka Butāns varbūt ne līdz galam ir gatavs šodienas spēlei, bet tāpat bija lēmums sākt ar viņu vārtos. Ielaid, ja nemaldos, 4 vārtus, viņš tika nomainīts, bet gribētos teikt, ka viņš līdz tam brīdim visai labi sargāja vārtus, un arī pie tiem 4 nekur negribētos viņu vainot. Tad jaunais Venšaus, kur varbūt palicis Goža ir? Es zinu, kā ir. Man Ričards ļoti ir žēl viņu. Godīgi teikšu, viņš strādā, viņš nekad neuzmet komandu, viņš strādā, atdod sev visu, un kad viņš redz, kad komandai ir šāda attieksme, un kas pamet klubu, kas negrib strādāt, kas vēl kaut kas, tāpēc ir tāds lēmums viņam. Viņš tomēr ir cilvēks ar emocijām, un viņš saprot, ka viņš tikai dod, bet palīdzību nekādu nesaņem. Mums pirms spēles bija vienošanās, jā, palūdzu viņam tomēr sākt to spēli. Viņš labi atvairīja. Protams, viņi tur kaut kur zem tanka, varbūt kāds aizsargs pamet, bet ļoti labi atsargāja. Bet bija vienošanās, jā, ja gadījumā būs ļoti ātri goli, viņš man iedos informāciju un pamāsa galvu, pateiks, lai jaunietis turpina to cīņu. Bet kur mums ir otrs vārds, es nezinu. Turpat, kur tie spēlētāji, kas arī nav šodien ieradušies, es nezinu. Es negribu atkārtoties baigi, bet es jau arī pagājušais to teicu, kad ieraugot pretī šādu līmeņu komandu, visiem pēkšņi kaut kādas savu veidu problēmas vai vēl kaut kādi citas darbības, bet galvenais nebraukt palīgā komandai. Labi, ilgāk tevi neaizkavēšu, novēlēšu priecīgus svētkus. Jūtu, ka tu tāds tu vienmēr esi emocionāls, bet šoreiz emocionālāks vēl. Tad vēlreiz pateikšu paldies par to sasniegumu. Un tev varbūt, es domāju, tur sieviešu florbolā tev negāja slikti izcīnīt čempionu titulu. Tā kā varbūt kaut kādi secinājumi kaut kur jāiet. Jāpadomā. Remārs jau smaida un mums ir savi dīli. Gribētu tagad višķi tā Remāri paspēlēties tuvākajās stundās. Jā, tu tagad saprotu, tu debitēsi Salkalnes rindās pēc stundas. Tas sanāk laikam pret LU Masters, jā? Jā, man draugi pierunāja, un tad pastīsim. Tad, lai tev vismaz veiksmīgāk tur nekā šodien spēlē. Es arī ļoti ceru. Labi, paldies tev, Aivi, turās. Čau. Paldies, kas var tā. Čau. Andris Pīlups, galvenais Ulbrukas treneris. Jautājums tāds. Kura uzvara ir saldāka, 19-3 vai 16-0? Ko tu izvēlējies labāk? Iemest vairāk un ielaist mazāk? Starpība viena. Iemest vairāk vai palikt uz tās saucamās barancīs? 16-0. Tur vairākiem vārdsargam milzīgs prieks, un pie tāda varētu, teiksim, uzvarēt, 4-0, tad tas ir mazāk saldi nekā 16-0, tad vispār milzīgs. Tā es to skatos. Jā, tagad atbildi 16-0 saldāk. Tu biji gan publiski to minējis, gan arī mēs bijām privāti runājuši. Tu biji minējis to, ka tev šķiet, ka tā starpība līgā ir atkal palikusi starp vadošajām komandām un apakšgalu komandām plašāk. Jā. Es tev negribēju tam piekrist, un tad laikam tev bija jāņem tie groži savās rokās un tas brutāli jāpierāda, jo mans tas arguments bija tāds, ka tās lielās uzvaras jau nav tik daudz. Varbūt punktu izteiksmē ir starpība liela, bet uzvaras nav tik daudz ar +10 un tā, un tad uztais 2 uzvaras ar +16. Kā varbūt var skaidrot to, ka līdz šim sezonā pret tiem nomināli netik spēcīgiem pretiniekiem negāja vienkārši? Bija jāizkož dažreiz uzvaras, lai arī varbūt nebija
šaubas par to, ka uzvarēsiet, bet bija jānokārto tas vēl trešajā trešdaļā, nu tad pēdējās 2 spēles, nu tā kā rūlis pāri. Ko tu man prasa? Atslēgas? Kas ir tas, kas pēkšņi varbūt tās ļāva jums Es tik laikam pārliecinoši uzvarēt? arī, piedodiet, bet metīšu pretinieku, abu pretinieku komandu dārziņā akmeņus šajā gadījumā. Viņi varbūt arī palīdzēja mums sasniegt tādu, rādīt tādu sniegumu ar savu sniegumu pretējā virzienā. Es tā domāju, tāpēc, ka mēs neesam tik ļoti pēkšņi šajās pēdējās 2 mainījušies krasi, lai pēkšņi ar tādiem rezultātiem uzvarētu. Tur jābūt arī otrā pusē iemeslam, ka pieļauj tādu rezultātu. Tā kaut kā es atbildētu. Varbūt, es nezinu, sezona jau iet, viņa nevar būt lineāra. Visu laiku uz augšu vai visu laiku horizontāli vienādi laba vai vienādi slikta. Ir kāpumi un kritumi kaut kādi. Mums bija redzama bedrīte. Tagad atkal esam kaut kā emocionāli un saņēmušies, sakoncentrējušies, safokusējušies. Acīm redzot, kaut kāds tomēr iekšā mindsets nostrādā, cik tev svarīgi ir tā katra spēle. Arī šodien vienīgais praktiski, ko es varēju teikt ģērbtuvēs, ir jāgrib spēlēt, jāturpina gribēt spēlēt. Arī šādās spēlēs, kur tu redzi, ka varbūt viss notiek ļoti viegli. Nav arī tā, ka vismazākā lazarēta uz doto brīdi, kādas sezonas gaitā ir bijis. Varbūt neatceros tik ļoti pašu sezonas sākumu, bet es zinu, ka man uz balkona parasti daudz blakus stāv kungi, un šoreiz īsti nebija neviena, ka diezgan visi veseli. Tas arī varbūt ir tas, kas dod to savu vēl dzinulu, lielāku vēl konkurence. Skaties, kas par nespēlēja Rolands Kovaļevskis, kurš ir bombardieris rezultīvs spēlētājs. Un jautājums tāds, vai mēs viņu tad biežāk redzēsim kopā ar Tiltiņu? Jo viņš tieši, cik mēs saprotam, tad arī spēlēja Kovaļevska vietā, vai ne? Sanāk, tieši tā. Gan vairākumā, gan maiņā bija aizstāja roli. Tas kļuva zināms tikai 10 minūtes pirms spēles. Labi iegāja. Malacis Kristers, es nebiju piefiksējis, ka viņš ir rezultīvākais šajā spēlē, jo es piespēles nepierakstu. Malacis apsveicu. Ko es vēl, vai viņš būs biežāk? Ar Tiltiņu, tāpēc, ka tur ir tāds, viņš ir tāds kā Krišāņa neliels protežē. To jau es esmu novērojis pa šiem gadiem. Krišāns ir viņa protežē. Jā. Un tad tā kā, tas tā kā novērots un tā saikna laukuma arī. Nosūca Krišānim visus punktus, laikam, varbūt Krišānim bija kāda piespēle, tagad arī nepateikšu, cik bija vai bija, bet nevienu golu neiemet viens no retajiem šodien Krišāns, vai ne? Es pareizi, viņš pēc vārtu gulumiem palika, jā. Tā kā Kristers paņēma, kā saka, meitas paņem mammas skaistumu, ir tāds teiciens, jā, varbūt kaut kur līdzība. Šis ļoti labs. Jāuzmanās ar viņu likšanu vienā maiņā, tad varbūt. Viņš arī, mēs jau esam novērojuši sezonas gaitā, ka arī šajos soda metienos viņš jau tur arī nedaudz tā kā ir izkonkurējis un diezgan veiksmīgi. Krišānim ir jāuzmanās, ja viņš grib turpināt, tad Leksis is coming, viņš ir tuvu. Cik vienkārši pirms trešās trešdaļas motivēt komandu, lai turpinam, teiksim, tā gāzi grīdā laist uzvarētājs jau būsim godīgi skaidrs. Un tāda kaut kur slābana spēle vēl kādā muļķīgā savainojumā iedzīvoties. Mēs zinām, atslābinoties visādas lietas gadās un vēl citreiz tāda augsta nākamajai spēlē varbūt neveselīgi. Cik ir vienkārši tādā brīdī, ka mēs visi saprotam, kas ir tajā pašā laikā kaut ko dusmoties vai būt ļoti tādam bargam arī nav vienkārši, jo neviens nesapratīs, kāpēc. Kā tādās situācijās rīkoties. Nav tādas vienas formulas, katra spēle kaut kā citādā. Jāskatās šajā konkrētajā, kā es teicu, pēc pirmā perioda mēģināju vēl dažas taktiskas tur niansītes, kur pareizāk tur bišķiņu 1 metru turp šurpu nostāties un kas varētu strādāt. Un puiši manā skatījumā labi centās to izpildīt, nevienmēr tas sanāca jau pat pirmajā periodā. Viss diezgan labs zīmējums, man patika
Un uz to lika akcentu. Koncentrējamies konkrētiem uzdevumiem, nevis tur rezultātam, ko mēs gribam sasniegt, bet kā mēs gribam konkrēti demontēt to pretinieku aizsardzību, izspēlējot. Trešais periods bija vismazāk kustīgs manā skatījumā. Spēlētāji jau tomēr paši nosēdās un bišķiņ tāda statiski bija, bet iepriekš man patika tā kustība uzbrukumā un tāds spēles baudīšana arī ir svarīgi. Atbrīvot spēli un nebaidīties no kļūdām, nebūt pārāk tādiem saslēgtiem ar trenera uzdevumiem un domām par to. Ja Pēters vēl jautā, tā kā viņš jau ar jums pavadīja vienu treniņu kopā šodien vēl tad komentē, tad viņš jau nedaudz pietuvinātāks jums un nedaudz kaut kur arī laikam ir atvērs vēl kaut kādu vaļā viedokli. Un viņam jautājums, vai iedvesmojies ko vērtīgu vēl no ārzemju florbola? Vēlreiz lūdzu? Vai iedvesmojies ko vērtīgu vēl no ārzemju florbola? Tur tā apakšā vai es vispār skatos ārzemju florbolu? Jā, vēl joprojām tā kā, jā. Gan jā, gan nē. Varbūt tad uzreiz var padalīties tām lietām, ar kurām jā. Varētu skatīties vairāk. Vienmēr jau tā žēlošanās par laika trūkumu, tas ir visiem, bet, kaut kā nav mums tik daudz treneru, lai iedot kādām citam varbūt kaut kādas uzdevumus, tāpēc nepietiek vienkārši laika, bet tas ir vienmēr vērtīgi un to var ieteikt visiem visiem treneriem. Ir jāmācās vienam no otra, jāiedvesmojās, jāmeklē kaut kādas niansītes un jācenšas ieintegrēt savā spēlē. Tāpēc manā kolekcijā mūsu playbookā virtuālajā ir arī daudz visādi video epizodes no Zviedrijas, pārsvarā Zviedrijas, ir arī kādas Somu līgas vai izlases izspēlēm, uzsākšanām, kaut kādiem vairākumiem, piemēram, un tam līdzīgām lietām, idejas, ko vienmēr var nevis izstāstīt un uzzīmēt uz tāfelītes, bet parādīt ar video epizodēm. Tāpēc cenšos, cik man sanāk tādas lietas kaut kur pamanīt, izgriezt un paskatīties. Esmu jau kaut kur teicis par to, man baigi patika tas. Aizmirst tā uzvārdu, Red Wings slavenais treneris bija savulaik nevis Bowmans, bet pēc tam bija viens kanādietis, kas bija viņiem kādus gadus, bet viņš vairs nav. Un viņam bija tas teiciens, rub and do, viņš saviem asistentu treneriem bija līgumos noteicis, ka viņiem ir katru dienu jāievieš kāds jauns vingrinājums treniņos. Katru dienu jābūt kādam pilnīgi jaunam. Un tu, protams, nevari izdomāt no jauna kaut ko, tev ir jāiedvesmojās, jānoskatās, jāpielāgo kaut kas, jāpamaina priekš savām vajadzībām, tāpēc tas ir vienmēr baigi svarīgi. Jāmācās. Un arī paši treneri no saviem vietējiem bišķiņu varam atļauties varbūt kādreiz kādu paslavēt un pateikt, ka Artis Raitums ir labs treneris vai Andris Malkaus, Ingus Laiviņš un tā tālāk, jaunais Kārkliņš, bišķiņ jāpaslavē vienam otru, lai būtu lielāks prieks uz priekšu iet visiem un attīstīties. Nevis sacensties tikai savā starpā. To mēs varam laukumos. Vai tu zini, kāda tev bija jubileja šodien? Man Ozo pateica pēc spēles ģērbtuvē, es nezināju to iepriekš. 300 spēle Masters rindās. Ulbruks rindās, laikam tur tie nosaukumi var dažu brīdi nedaudz pamainās. Šīs biedrības. Tas daudz vai maz, nevar saprast īsti to skaitli. Man šķiet, ka daudz. Daudz, jā. Man šķiet, ja tu pareiķini sezonā, cik ir nedaudz virs 30 ar izslēgšanas spēlēm, man šķiet, ka pietiekam daudz, zinot, ka vēl pa vidu bija pauzīti paņēmis nedaudz no virslīgas, jo tas tieši par virslīgu ir runa, jā. Tā kā par to noteikti var apsveikt. Paldies visiem, kas man apsveic. Jā, es arī šodien tad pasinēšu šo 300. Super, apaļu tiešām jubileju. Bet par šodienas spēli, nezinu, vai jūs tur komentējāt vai zinājāt, fakts arī bija.
tieši 100 šota tempti šodien bija izdarīti. Mēs bijām izdarījuši 100. Tas ir daudz vai maz? Daudz. Mums Henrijs Gustavs iedeva informāciju pēc 40 minūtēm, tad bija 70, ja nemaldos, vai ne? Tā kā mums par spēles kopējo nebija, bet pa 40 tad jau mēs nospriedām, ka daudz. Tā kā, tur šaubu nav. Pēterim bija vēl viens jautājums, nedaudz amzierējoties, vismaz es to tā nolasīju, jo viņš visu spēli Matīs vilku uz zobu, un tad viņam arī jautājums, kuram komandā spēlēt kopā ar Matīsu. Viņiem tur tādas draudzīgas attiecības, kad ir izveidojušās pēc spēles, arī bija vajag draudzīgie bija. Kuram? Matīsam ar ko? Ar kuru ir vislabākās attiecības? Kuram vislabāk komandā patīk spēlēt kopā ar Matīsu? Kurš tā kā tiecās un raujās pēc partnera kā Matīs? Es domāju, tā, labs jautājums. Labs jautājums. Bāc, mums tagad ātri jāizskrien cauri no visiem, kuram patīk tik ļoti ar Matīsu spēlēt. Es domāju, ka kapteinim Ulim noteikti patikt vairāk kā visiem pārējiem, bet kādam uzbrucējiem arī varētu būt, ka patīk. Nikam varbūt, ne? Viņš varētu būt viens no, jā. Tā kā šis triangle, šitas trīstūrs, kas šodien bija, man bija informācija, ka viņi jūtas diezgan komfortabli kopā, tāpēc arī nav brīnums, ka viņi tiek likti kopā. Tā savstarpējā vēlēšanās vai nevēlēšanās spēlēt arī daudz ko izšķir. Jā, dažreiz arī negatīvi, bet laikam šis nebūs tas tāds. Labi, treneri, novēlēšu priecīgus svētkus tev, tavai komandai, visiem klausītājiem, līdzjutējiem. Un tad jau, varbūt tev kāds galavārds, tev parasti patīk to galavārdu, es pamanījis. Jābeidz mums te runāt, bet, protams, ka vēlreiz novēlēšu Ziemassvētkus. Esmu šobrīd emocionāli pacelāts, bet gribu novēlēt visiem cilvēkiem, lai miers virs zemes un labs prāts, ja? Svarīgi. Esiet labi viens pret otru un florbols ir forši. Florbols ir forši. Paldies, trener. Čau.